Atmaksājas ražot ļoti dārgu, augstas kvalitātes produktu, ja tās mērķa tirgus ir Latvija. Ja mēs sākam ražot mūsu produktus un piedāvāt tirgu, daudz arī cilvēks bija saistīti ar biznesu, viņi teica, nav jēga. Paši kam tu ražo, paši labāk kaut ko var saražot un tirgo pa cenu, kas ir salīdzinoši augsta, kas noteikti ir vidējās tirgo. Kad tas vispār neatmaksājās, bet reka pagājis ir pusotrs gads un izskatās, ka tas bija pareizais gājiens. Jo, ja tavs mērķis ir labākais produkts, lai klients būtu apmierināts, ir skaidrs, ka klients atgriezīsies atkal un atkal. Un, ja mēs paskatāmies cenu, tad tas produkts, ko mēs tirgojam, nav maz dārgs. Ja pasēs kaut kādus tur Zino, Herbalife, kaut kādas tās izpirmīdas, kas tirgo sūdu, viņi to sūdu tirgo pa lielāku cenu nekā mēs. Super kvalitīvu produktu. Un tad, ja tu tirgo produktu par cenu, kas ir virs vidējās tirgu, bet nav augstākā, un tas labākais produkts tirgu, klients atgriežas atkal un atkal. Tā kā visi tie grib veidot biznesu un domā, ko lai tā kā ražo. Ražot sūdu un tirgot pa lēto, vai ražot tiešām ļoti labu produktu un tirgot dārgāk. Es vienmēr izvēlētos ražot ļoti labu produktu un tirgot dārgāk. Tāpēc, ka tā, tu būs daudz vieglāk strādāt. Tu pārdos klientam un tu zini, ka 9 no 10 klientiem pie tevis atgriezīsies, jo produkts būs labs. Tirgojot sūdu, tu vari pārdot vairāk cilvēkiem, ir daudz vairāk pirmā pirkumi, bet cilvēks neatgriežas. Ja cilvēks saprot, produkts ir sūds, viņš atpakaļ vairs nenāk un tev baigi grūti piesaistīt jaunus klientus. Tā kā noteikti izvēlēs kvalitāti, izvēlēs labu produktu, izvēlēs tādu produktu, ko tu pats pirktu atkal un atkal, un tad nav svarīgi, cik tas produkts maksās. Ja klients vienreiz nopirks, viņš pie tevis nāks atkal un atkal, viņš būs ļoti priecīgs par to, ko tu jums pārdevis.